Čau, 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 čau! Laipni lūgt apkaļ mūsu podkāstā 2 par futbolu. Es esmu Kristaps, un viņš ir... Es esmu Knuts, un šī ir mūsu kārtējā futbola epizode, futbola video par Latvijas futbolu, un pieskarsimies šodien FK Tukums šī sezonas spēlēm, un arī topoši tā kā šodienas un rītdienas Champions League mačiem, izteiksim savas prognozes. Un tad es sākšu par Tukumu mazliet, par sezonas sākumu pastāstīšu, un tad Kristaps arī pieskarsies par Tukuma treneri un viņu kapteini Bogdans Samoilovs. Tātad es sākšu par Tukuma sezonas sākumu. Viņiem nebija slikts sezonas sākums, viņi tiešām aizdarīja dažas labas kvalitātīvas spēles. Sākums bija labs diezgan. Jā. Uz beigām tā sāka neiet. Jā, uz beigām viņiem bija tiešām... tagad pēdējie rezultāti pret FC Riga viņi zaudējuši Konto stadionā 5-10. 1-10 ir šīs sezonas lielākais zaudējums, lielākais rezultāts šī gada virslīgā. Tiešām 1-10. 1-10 pret Riga FC. Ak, Dievs! Jā, tas bija tiešām, tas bija episks, tas bija vienpusējs mačs. Tas bija uz vieniem vārtiem, teiksim, godīgi uz vieniem vārtiem spēle, bet jāpiemina, ka FK Tukums arī dabūja 2 sarkanās kartītes, tomēr, tāpēc, līdz ar to varbūt pat tas rezultāts tomēr... 9-11. Rezultāts pat ir loģisks, jā, jo viņi spēlē mazākumā 9-11, līdz ar to, jā. Bet, sezonas sākumā Tukumam spēles bija diezgan, tā kā sazinoši kvalitatīvas, viņi spēlēja labi pret sava līmeņa komandām, apakšgalu. Bet, sezonas jau vidū... Tas nejauki pret apakšgalu. Sava līmeņa komandām. Jā. Bet sezonas beigās arī tie rezultāti tomēr palika ar vien sliktāki, līdz ar to viņš šobrīd ir virslīgas 8. vietā. Bet, vēl viss var būt tagad tur tajām pēdējām vietām, kur ir meta grobiņa, ja tur Tukums, viņiem Liepāja tur tie punkti... ir ļoti sīvi, ļoti maz atšķirības starp komandām. Līdz ar to Tukumam varbūt vēl pat ir iespējas ieķerties kādā pēdējā spēlē, varbūt, lai kaut ko izmainīt, bet 8. vieta tāpat ir laba, jo viņi... paliek virslīgā. Jā, viņi paliek virslīgā, līdz ar to ir diezgan ok, tā kā tas sniegums, jā. Kādas ir, Krista, tavas domas par Tukuma galveno treneru un kapteini, un arī vēl kādu kvalitātīvu Tukuma spēlētāju? Viņiem ir diezgan labs treneris, Kristaps. Kāds viņam uzvārds? Kristaps Dīšlers. Dīšlers, vot. Viņš ir diezgan labs treneris, bet, labi, šo sezonu to nevarētu teikt, ka viņš baigi labs treneris, bet viņš ir pietiekami labs, un šobrīd viņiem uz laiku pie viņiem ir Jānis Beks. Viņš diezgan labi spēlē, bet arī tās vietas nevar teikt, ka labi. Tā kā viņš var pāriet labāk sniegumu, protams. Jānis Beks arī iepriekšējā sezonas spēlēja FK Meta ļoti daudz sezonas, diezgan ilgi, un tad viņi nopirka RFS, un tagad viņš tā kā uz Tukumu īrē vārdsargs. Un viņam ir arī savas kvalitātes, bet viņš arī diezgan labs, jā. Tā kā kādas ir tavas domas par citiem Tukumam varbūt spēlēt par kapteinis Bogdans Samoilovs. Viņš bija diezgan stabils šajā sezonā. Man godīgi šķiet, ka jāiet uz Sorītuvis bez citu klubu augstākā vietā tabulā. Viņš diezgan labi spēlē. Viņš kaut kādā Audu vai Valmieru, jā, labi, Valmieru šobrīd neko neteikšu, bet par Audu kaut kādu jārunā viņam būtu. Varbūt jā, jo Bogdans Samoilovs ir arī, viņš ir labs, jā, ir kvalitīvs spēlētājs, ir savas kvalitātes. Tā kā, es domāju, priekš Tukuma viņš ir, tāds Tukumā, kā teikt, līderis, un līdz ar to arī, ir tie rezultāti viņiem, jā. RFS ir čempioni, Latvijas kaus, Šteibošs bija vārtos, es jau teicu, ka nebija cita izvēle un virslīga. Jā, RFS čempioni gan kausā, gan virslīgā. Un, protams, ka Šteibošs pats ir kaus. Kurš gan cits? Jā, Šteinbors kapteinis galā. Jā. Gan ģērbtuvēs, gan uz laukumu arī, jā, tā kā. Tas gan labi. Runājam Champions League. Jā, pieskarsimies tad šī vakara un rītdienas Champions League spēlēm un izteiksim savas prognozes. Tad pirmā spēle būs Slovan Bratislava pret Zagrebs Dinamo. Šeit, ka Dinamo vinnēs.
Labi, kāds 2-1, 1-0. Jā. Liels rezultāts nebūs, bet vinnēs. Jā, ne, nu, manuprāt, arī Zagrebs Dinamo vajadzētu uzvarēt, bet Bratislavai arī būs. Diezgan labi. Arī, nu, tur būs tāda līdzīga spēle, es domāju, tur būs, nu, varēs pastīties, bet, nu, tur nekādas zvaigznes abās komandās nav, līdz ar to uzmanību mēs baigi jau nepievērsīsim šai spēlē. Pēc tam būs PSV pret Girona. PSV gan jau vinnēs, bet viņi aptuveni līdzīgas komandas. Es arī domāju, ka PSV un Girona, nu, ir samērā tiešām līdzīgas komandas, bet es arī teikšu, ka PSV man vajadzētu uzvarēt. Nu, varbūt niķi, bet es teiktu, ka drīzāk PSV uzvara. Pēc tam būs Dortmund Borussia pret Sturm Graz. Dortmund. Pret Grācis Sturm, jā, nu, Dortmundē vajag uzvarēt. Tas ir, nu, mēs apsakam Dortmundu un... Tiešām, nu, ja viņi zaudēs, tas ir brīnums. Tad tā būs fantastiska, tā kā fantastika. Laba spēle reāli, fani būs uzkurināti. Tas gan. Labi, pēc tam būs Glasgow Celtic pret Red Bull Leipzig. Manuprāt, mēs varam piekrist, ka Red Bull Leipzig uzvarēs, jo viņiem ir kvalitīvs spēlētāji. Es domāju, teiks Celtics, jau domāju, Nē, nu Celticam arī, nu, labi. Viņi nav tik labi. Viņi Skotijas čempioni un tā, bet... Pateic, ka Leipzig spēlē. Bet Leipzigā ir, varam pieminēt, Šavis Simons, Nīderlandes izlases līderis, spēlējis arī Parīzē, Leipzig, Barcelonas akadēmijā. Tā kā viņš ir tiešām kvalitīvs. Un ir arī daudz citu, protams, Leipzigas labi spēlētāji. Pēc tam būs Real Madrid pret AC Milan. Nu... Es gribu teikt, AC Milan, bet man Real Madrid labāk patīk. Labi, šobrīd izstāsta, ka viņi baigi neko nevinnēs, jo, nu, kaut kā nespēlēs Vinicius Mbappé, bet, nu, moši jāsaņemas un būs. Nu jā, es teiktu, es ceru, nu, tā kā no visas sirds es cerēšu Real uz AC Milan, ja godīgi. Nu, mēs sancenši esam. Bet Real Madrid, nu, ir, protams, favorīti, viņiem ir daudz kvalitīvāks spēlētāji, viss sastāvs šīs zvaigznes. Vismaz nav pret Barcelonu, nebūs beidzot offside trāpi. Moši viņi arī nav offside trāps uzlikt, un tad, nu... Ja tā kā AC Milan... Kā Mbappé skries, un tad apstāsies, bļāmēt aizsargi. Jā, bet, nu, labi, tad man prognoze cerēju uz AC Milan, es teikšu, niķis varbūt varētu tomēr būt, un kā tev? 4-0 Real Madrid. Nu, labi. Man patīk AC Milan ļoti, bet, nu, nav vairs viņu zvaigznes Zlatans. Ja būtu Zlatans, tad es teiktu, ka AC Milan uzvar, bet nav Zlatans, un tad nebūs tik labi. Jā. Labi, nākamā spēlē Juventus pret Francijas Lille. Juventus, man ir Juventus jāka. Labi, Šķeisnīs viņas pameta, bet Juventus man tuvu pie sirds ir tā kā es par Juventus. Jā, tu esi Juventus tāds arī fans, bet es teikšu tomēr Lille, jo ja viņi var uzvarēt Real Madrid, ja viņi var uzvarēt Atletico Madrid, tad kāpēc nevarētu uzvarēt? Tad aizim uz laukumu, redzēsim, kurš uzvarēs. Nu, manuprāt, Lille. Es pret tevīm, tad aiz laukumu uzvarēt. Manuprāt, Lille uzvarēt. Nē, Juventus. To mēs šovakar redzēsim. Labi, Pogba tur nav, bet tā kā. To mēs šovakar redzēsim, jā. Tad nākamā spēle bija Liverpool pret Leverkusenes Bayern. Es balsoju par Leverkusenes Bayern. Man nepatīk ļoti Liverpool. Labi, tur ir Alisons, viņš pats miekiem vārdsargiem, bet, nu, es teikšu, man labāk patīk Ogars Alisons, Leo ir tas dalbiņš. Es arī ceru uz Leverkusenes Bayern uzvaru, jo es neesmu baigais Liverpoolas fans un tā tālāk, bet, nu, būs favorīts, protams, Liverpool, bet mēs cerēsim uz Leverkusenes Bayern uzvaru. Jā. Tad nākamā spēle bija Lisabonas Sporting pret Manchester City. Teikšu godīgi, es gribu, lai Sportings uzvar. Es gribu. Mēs abi gribam, lai uzvar bet, nu, Haalands būs bīstams. Nu, Haalands, jā, nu, viņš ir vienmēr bīstams. Kevin De Bruyne padomju, ja Haalands izskries cauri, bet, nu, Sporting viņi jau... Es ceru, ka vispār Ronaldo atgriezīs Sportingā. Vajadzētu viņam atgriezt tādā top līmenī klubā, un tad, nu, tad viņi vinnētu. Nē, nu, es arī gribētu izmēr Ronaldo Sportingā, bet... ja viņiem ir uz krēkla, taču CR7 rakstīts. Jā, bet, nu, šai spēlē pieskaroties, City, protams, būs liela favorīti, bet mēs abi, protams, atkal cerēsim uz Sporting. Mēs gribam, lai tomēr nefavorīti, tad underdogi uzvar. Bet, nu, redzēs. Redzēs. Haalands gols to lielās spēlēs. Tā kā jau varētu teikt, tā liela spēle. Šovakar jāskatās, kā būs. Jā. Tad nākamā spēle Boloņa pret Monako. Nu, es saku Monako, Kristians arī saka Monako, jā. Mēs domājam, ka Monako vajadzētu uzvarēt, kā iepriekšējā kārtā. Uzvarēja Crvenas Zvezda 5-1. Nu, vajadzētu arī Boloņu uzvarēt.
Tad nākamā spēle Šahtar pret Young Boys. Nu, Kristips, tu teici, ka viņam patīk Young Boys. Jā. Ne jau tādā ziņā. Tā kā kluba ziņā. Klubs, jā. Bet kas tur bija, Šahtars? Nu, es teiktu Šahtars, tāpēc, ka tomēr Ukraiņu klubs, es būšu par Ukrainu tomēr. Tā kā, lai Šahtars tos Young Boys. What you gonna do? Šahtar, kam vārst. Ko tu sāki? Labi, tad nākamā spēle. Klub Brūžs pret Aston Villa. Es saku Klub Brūžs, man nepatīk. Man patīk Aston Villa, man nepatīk Martīnes. Klub Brūžs. Man patīk Klub Brūžs, bet Aston Villa... Smiegas spēles Martīnes, jā. Manuprāt, Aston Villa tomēr uzvarēs, bet... Es tā domāju, bet labāk Klub Brūžs balsu. Bet Martīnes man tiešām, viens no pretīgākajiem vārdsargiem, tā kā, es viņu ciest nevaru. Bet, pēc uzvaras es teikšu, Aston Villa vajadzētu uzvarēt. Jā. Nākamā spēle ir Feyenoord pret Salzburgu. Salzburgu man tas šķiet. Feyenoord, Salzburg, jā. Es teiktu tomēr Feyenoord, jo viņi tiešām ļoti labi sevi parāda Nīderlandes līgā, tāpēc, manuprāt, viņiem vajadzētu uzvarēt. Viņi arī kā nekā atspēlējās pret Gironu iepriekšējā Champions Leagues kārtā. Līdz ar to, jā, vajadzētu tomēr Feyenoord uzvarēt. Bet Salzburg arī, protams, būs savi plusi un tā tālāk. Bet, jā, tad mēs... Tad es saku Feyenoord, Kristaps, ko es domāju par Salzburgu. Jā. Labi, nākamā spēle rītdien būs Paris Saint-Germain, Atletico Madrid. Es jau zinu, ko tu teiksi. Es saku Paris Saint-Germain, man mīļākā komanda Paris Saint-Germain. Durvis ir tur. Atletico Madrid paņems. Tur Grīzmans rāpīs hatri. Ok. Es saku Barkola Dembele, Kolomani. Tomēr vajadzētu paņemt. Jā. Nākamā spēle Münchens Bayern, Benfica. Šeit zinu, kas teikšu. Es saku Münchens Bayern vai uzvarēs, viņam jāuzvar pēc... Kas bija Benfica? Lisabons Benfica. Tur ir arī labi kvalitīvi spēlētāji, bet es nezinu... Man patīk Bayerns. Man patīk Bayerns. Jā. Es gaņām, kad arī patīk. Mums abiem patīk Bayerns, tāpēc tas Bayerns zaudējums. Ar ko Levandovs, ka viņš priekšā ir. Pabies bišķi, lai Kraklu redz. Rekur tur Kraklu. Tāpat neredzu, bet tā kā tur Krakls. Jā, mēs ļoti... pārdzīvojām pie Barcelonas. Tas bija traģiski. Bet šajā spēlē mēs viennozīmīgi ceram, ka Bayerns uzvarēs pārliecinoši, jo viņiem vajag atgūt pārliecību. Tad Sparta Prāga pret Brestu. Es teikšu Brest, jo tas ir tomēr Francijas klubs un man ļoti patīk franču futbols. Tāpēc es teikšu Bresta. Es teikšu Prāga. Es biju viņa stadionā, ļoti būs stadions. Es saku pa viņiem. Labi, jā. Tad nākamā spēle Cervena Zvezda pret Barcelonu. Manuprāt, ja Barcelona turpinās šādā garā, tad tur būs garaujošs panākums. Offside rapi, Barca vinnēs. Es saku 5-0 Barcelonas uzvar. Offside rapi būs. Ko prognozē tu? Neko labu negribu teikt, bet 5-0. Jā, mēs abi prognozējam. Normāli 5-0 Barcelonas tomēr uzvar. Inter pret Arsenal. Inter! Jā, mēs abi ceram uz Inter. Jo Arsenal, nepatīk man Arsenal. Pēc Arsenal panākuma par Parīzi man bija tiešām smagi tajā vakarā. Bet jā, mēs tomēr cerēsim uz Inter, jo Arsenal mums nav baigi simpā. Mums nesimpatizē Arsenal, tā kā stils un vispārējais. Labi, tad pēdējā spēle Champions League šajā kārtā būs Stuttgart pret Atalanta. Es teikšu Stuttgart, lai interesantāk. Jo man patīk Stuttgartas spēles stils. Man arī patīk, bet Atlantai tur vairākas aizsardzību viņa spēle. Man patīk, es esmu aizsargs, biju aizsargs, man patīk kā skaties to visu, tā kā tā būtu interesanti. Jā, es tad teikšu tomēr Stuttgart, jo viņi daudz uzbruk arī pret Real Madrid, viņiem bija... Uzbrukumi pret aizsardzību. Jā, tas būs interesants mačs. Es tomēr teikšu Stuttgart, jo man patīk viņu uzbrukošais stils, kā viņi pret Juventus uzvarēja tikai 1-0, bet, vajadzēja būt 5-0, jo viņi vienkārši dominēja pa sitienos, 10 sitieņi pa vārtiem vienā spēlē. Tas ir, tā kā Stuttgarte, no tādas komandas ļoti, ļoti iespaidīgi. Paņemam arī rītdien? Vai ko mēs nepaņēmām no Champions League? Rītdien? Ne, mēs izņēmām abas dienas. Mēs izņēmām? Visu šo kārtu mēs esam izņēmuši, tā kā jā. Varam tad varbūt tikties citos video, varbūt. Davai! Tas šodien arī būs viss. Paldies!